Es saprotu, ka Reinis tagad nevis brauc ar tevi atpakaļ uz Rīgu, bet palika vēl uz testa braucieniem Zviedrijā, ja? Jā, uz doto momentu viņš tagad brauc un testējās un mēģina regulējumus mašīnai, tā, lai varētu tālāk gatavoties nākošiem posmiem. Jo tā testēšanās braukšana un mašīnas regulēšana ir ļoti svarīga. Tu saproti, kādi regulējumi dod kādu iespēju, kādu reakciju uz mašīnu. Tad būtībā tā ir tā pa milimetram Reinis komunicē caur mašīnu ar inženieriem, ja? Viņš nobrauc un stāsta vai stāsta uzreiz. Nobrauc, pastāsta savas sajūtas, un tad ar inženieriem kopā iziet tur ir ļoti daudz regulējumu punktu. Un tad iziet kopā ar inženieriem, ka tagad mēģinam šito un skatāmies, kas sanāk. Tad pamainam to un atkal skatāmies, kas sanāk. Labāk, labāk, sliktāk, tad jānāk atkal atpakaļ. Tas ir garš, skrupulozs process, bet viņš Reinim kā pilotam ir ļoti tāds izglītojošs. Ja teiksim, iepriekšējos 2 gados gan Bakerūts, Reiņa komandas biedrs, gan Reinis, viņi tika uzskatīti par jauniem, neko nezinošiem puikām, un tad vienkārši, kas tā arī bija pa lielam, tad vienkārši bija rekuri noregulēta mašīna, kāp iekšā un spaidi pedāļus. Tur viss ir labi. Un tad līdz ar to tā izaugsme, kā pilota izaugsme, kā speciālista izaugsme, tur nebija tāda. Tad šī momentā atkal ir, kad ir tīra tieša komunikācija ar mehāniķiem un inženieriem un kopā nonāk pie tā. Tas neapšaubām izglīto, neapšaubām viņa kā sportista karjerā, teiksim, es domāju, ka ir ļoti nozīmīgs.